mērķis ir jums pastāstīt un parādīt par mūsu izveidoto standarta lietotni budžeta izpilde. Budžeta izpildes analītikā ir apvienotas datu kopas, kas ļauj gūt ieskatu iestādes finanšu sniegumā. Apvienojot datus no Horizon datu bāzes ar plānošanas dokumentiem, ir iespējams iegūt visaptvarošu ieskatu, kas palīdz prognozēt un uzlabot iestādes veiktspēju. Tad, kā jau minēju, datu avots šai lietotnē ir Horizon dati un Excel faili, no kuriem tiek iegūta informācija par plānu. Tad lietotnes pirmajā skatā mēs redzam visas lapas, kas ir izveidotas šai lietotnei. Iesim cauri pa vienai un parādīšu, tad kāda informācija mums šeit ir pieejama. Tad lietotnes aprakstā mums ir vienkārši informācija par lietotni, kāds ir mērķis šai lietotnei. Ļoti būtisks ir šīs pārlādēšanas laiks, kurā mēs redzam, kad pēdējo reizi dati ir atjaunot lietotnē. Tāpat varam pievienot arī informāciju par biznesa īpašnieku, datu īpašnieku vai citu nepieciešamu informāciju šai vietai. Un tālāk jau ir īsceļu pogas, kurā mēs varam jau aiziet uz, piemēram, vārnīcu vai saistību tabulu vai pielāgojumu atskaitu vai sākt uzreiz analīzi. Tas ir pa lapām, tad ir vārnīca. Vārnīcas mērķis ir apvienot, tad ir apkopot informāciju par visām dimensijām, kas ir šajā lietotnē izmantotas, un par visiem mēriem vai mērījumiem ar visām formulām, tad kā šis konkrētais aprēķins ir iegūts. Tā ir tāda informācija, kad jebkurš lietotājs, atverot lietotni, var paskatīties, izlasīt un saprast, kas konkrēti ir šis pa mērījumu vai kā šī dimensija ir iegūta. Ir arī saistību tabula, kurā ir norādītas saistības, kā teiksim, iet kopā katra dimensija. Izvēlēties gadu, un tad mēs redzam tālāk jau pa mēnešiem, un tad mēs redzam, kuras struktūra vienības šai mēnesī ir bijušas, iekļauts ir aprēķinos, tālāk jau limņiem, un tā līdz tā sašaurināt šo dimensiju apjomu, un tikai dimensiju apjomu, bet sašaurināt arī datu kopas apmēru. Visi filtri saglabājās, bet es noņemšu nost, lai mēs redzam smuki visu informāciju lietotnē. Tad pirmā lapa ir finanšu rādītāji, un šajā lapā ir visa svarīgākā informācija par finansēm, ir bilances kopsumma, ir apgrozāmie līdzekļi, ir rentabilitāte, likviditāte, debitori, kreditori. Visās lapās kreisajā malā ir filtru panelis. Un tālāk jau ir vizualizācijas, kurā mēs varam meklēt mums nepieciešamo informāciju. Var parādīt, piemēram, pēc finansējuma koda, ja mēs izvēlamies kādu kodu, mums attiecīgi arī visa informācija lapā mainās atbilstoši mūsu izvēlētiem parametram. Lapa ir būvēta, ir divi tā saucamie konteineri, kurā katrā konteinerī ir vairākas cilmes, un katrā cilnē tad ir sava veida informācija. Mums pirmajā cilnē, piemēram, ir par rentabilitāti, otrajā ir par likviditāti, un tad ir par kapitāla struktūras rādītājiem. Apakšējā daļā arī ir konteiners, un tajā ir informācija par bilances kopsummu, ir apgrozāmie līdzekļi, debitori, kreditori, administratīvās izmaksas. Un vēl mēs varam šajā grafikā arī mainīt dimensiju. Mēs interesē nevis tikai pa gadiem skatīties, pa gadiem un ceturkšņiem vai pa gadiem un mēnešiem, tad šāda iespēja mums ir, un mēs varam sašaurināt to detalizāciju, uztaisīt jau līdz mēnešu griezumam. Arī augšējā grafikā bija šāda iespēja. Tad vai nu mēs varam izvēlēties jau konkrētu gadu, ceturksni, mēnesi kreisajā filtru joslā, vai arī grafikā jau un vizualizācijā izvēlēties to laika dimensiju, kāda mums ir nepieciešama. Un tad tālāk, ja mēs ejam uz nākamo lapu, tad nākamā lapa ir ieņēmumi un izdevumi,
kas ir ērti un operatīvi kontrolēt un novērtēt faktiskos ieņēmumus, peļņu, zaudējumus, faktiskos pret plānotajiem ieņēmumiem, un ir informācija arī par izdevumiem, gan par faktu, gan par plānu. Tad faktiski mums ir augšējā joslā, mēs redzam 3 KPI-jus, kas ir faktiskie kopēji ieņēmumi, faktiskie kopēji izdevumi un kopējā peļņa un zaudējumi. Un varam redzēt arī ne tikai ir faktiskos, bet arī plānotos un salīdzināt, kā mums fakts iet pret plānu. Arī šeit ir divi konteineri par ieņēmumiem un par izdevumiem, un mēs varam skatīties faktiskos ieņēmumus gada griezumā vai gada ceturkšņa un gada mēneša griezumā. Varam skatīties arī faktiskos un plānotos ieņēmumus, tāpat ieņēmumu struktūru gan faktam, gan plānam. Un tieši tāpatās ir arī ar izdevumiem, ka mēs redzam gan faktiskos izdevumus, gan faktiskos un plānotos izdevumus, tad kāda mums ir šī starpības ar faktu un plānu, kāda ir struktūra faktam, plānam, un varam redzēt arī atalgojumu sadalījumu. Kā arī mēs varam redzēt, jau apakšējā grafikā ir faktiskie kopēji ieņēmumi, faktiskie kopēji izdevumi un faktiskā peļņa. Mēs gribam paskatīties, teiksim, tikai faktisko peļņu, tad mēs varam sadalīt uz gadu, mums tagad ir 23. gads, piemēram, tikai. Vēl mēs varam arī vēl detalizētāk varam skatīties ieņēmumus sadalījumā pa pakalpojumu veidiem, kā mums šie ieņēmumi veidojās, un arī izdevumus pa pozīcijām, kas veido lielāko daļu izdevumu, un kā izskatās teiksim, šīs gads pret iepriekšējo gadu, vai kā izskatās fakts pret plānu. Tāpat ir atsevišķa sadaļa arī izdevumi par komunāliem pakalpojumiem, kur mēs gadu griezumā varam redzēt, cik daudz mums izmaksā no komunālo pakalpojumu veidiem. Un, piemēram, interesē mums tikai siltuma enerģija, mēs viņu varam izvēlēties, un tālāk jau mums visa informācija ir tikai par siltuma enerģiju, un mēs varam skatīties, kā viņš mums sastāda kādas izmaksas. Tad, ja mēs ejam tālāk, ir naturālie rādītāji, kas ir operatīva informācija par NVD līgumu izpildu, par izdevumiem uz vienu gultas dienu vai par izdevumiem par medikamentiem. Un arī mēs redzam faktisko pacientu skaitu, plānoto pacientu skaitu. Mēs varam skatīties ēdināšanas izdevumus uz vienu gultas dienu, mums ir faktiskie izdevumi, plānotie, tad kādas mums ir šīs atšķirības starp faktu un plānu. Medikamenti un laboratorijas preču izdevumi, tāpatās zāles, medikamentu un ēdināšana, kā arī medikamentu kopējās summas. Mēs varam apskatīties gan pa gadiem, gan pa ceturkšņiem, gan pa mēnešiem. Un tad lielākais, kas ir šī lietotnes, varbūt tas bonusiņš vai tā pievienotā vērtība, ir tas, kad ir budžeta izpildes atskaiti un ir iespēja operatīvi izveidot kādu no standarta atskaitēm, vai nu bilanci, vai nu budžeta tāmi, vai ieguldījumu tāmi, vai kreditors, debitors, vai naturālos rādītājus, vai PZA aprēķinu. Un lietotnē ir iestrādāta papildinoša funkcionalitāte, kas papildina klika iebūvēto funkcionalitāti ar atskaišu administrēšanas funkcionalitāti, kas ļauj pārveidot finanšu ierakstus no Horizon sistēmas pielāgojumos konsolidētos pārskatos. Un šis budžeta izpildes aplikācijā šobrīd to izmantojam, lai sagatavotu automātiskai atskaišu izveidošanai atbilstoši Veselības ministrijas noteiktiem saturam un paraugam. Un atšķirībā no Kliksens atskaišu izveidu rīka,
Tad šī atskaišu administrēšanas funkcionalitāte nodrošina lietotājiem plašākas atskaišu veidošanas iespējas, jo katrai atskaites rindai vai pozīcijai var tikt pielietots dažāds aprēķins, ko lietotājs pēc nepieciešamības pats var mainīt atbilstoši jaunajām biznesa prasībām. Tāpat lietotājs pats nosaka atskaišu skaitu, saturu, izskatu un atskaišu skaitu, tātad varam izveidot tik daudz atskaites, cik ir nepieciešamas, rindas vai pozīcijas daudzumu arī varam likt tik daudz, cik ir nepieciešams. Un arī aprēķina algoritms gan faktam, gan izpildēji var būt atšķirīgs, un to arī nosaka tā kā klients pats. Es piemēram parādīšu kādu no atskaitēm. Mēs varam paņemt, teiksim, bilanci, izvēlēties, tātad, jo arī mainījās atskaišu formas, tad ir jaunā un vecā, un mēs paņemam bilanci, tad jauno formu, un mums atskaite uzreiz tiek izveidota standarta atskaite, jau ar visiem atskaites kodiem, ar nosaukumiem. Mums ir 2002. gada izpildē, mums ir 2003. gada plāns, mums ir sadalījums jau par ceturkšņiem, kā mums iet un kā ir fakts pret plānu. Un tad viss šis ir konfigurējums jums pašiem uzturams, un katrai rindai un katram aprēķinam jūs varat noteikt savu aprēķinu principu un pēc atbilstoši nepieciešamībai. Tas bija bilanci. Mēs varam pastīties, paņemt vēl kādu citu atskaiti, kas arī tīri parādīt, kā viņš ātri, teiksim, izveidojās. Varam paņemt ieguldījumu tāmi, piemēram. Un izvēlamies vajadzīgos atskaiti un jau kliks uzreiz izveidot, tad mūsu atskaiti, kas mums ir nepieciešama un kas mums iepriekš ir nodefinēta. Un tā ir tas ieguvums, izmantojot tātad šo budžeta izpildes lietotni, ka patiesībā viss iepriekš patērētais laiks, kas ir bijis jāpatērē šīs tādas atskaites sagatavošanai, to kliks izdarā dažu sekundžu laikā. Tad kādi ir ieguvumi izmantojot šo budžeta izpildes lietotni? Tas ir, kad visa ar finansēm saistītā informācija jums ir vienkopus, jums mazinās ārstniecības iestādes loks un resursu patēriņš atskaišu sagatavošanai. Strukturētu datu uzkrāšana sniedz iespēju novērtēt, analizēt un pilnveidoties, un plašākas analīzes iespējas jums ir analizēt aktuālu situāciju un salīdzinot to ar vēsturisko. Tā kā visa, principā, jums nepieciešamā informācija par budžetu un par faktisko un plānoto budžetu jums ir vienkopus vienā lietotnē un ērti pieejama un izmantojama. Tā kā, ja ir interese par šo konkrēto lietotni, tad aicinām sazināties ar mums, un mēs varam jau izrunāt arī sīkāk un sniegt jums konkrētas atbildes, ja tas ir nepieciešams. Paldies!